Es vēlu to jūsu valstī vairāk nekā jūs paši, kad raudat, lūdzaties, aizlūdzat un lūdzat mani, un es jūs pārsteigšu. Man vajadzīgi trešās debes pravieši, man vajadzīgi tie, kas piekritīs, būs sinerģijā. Tāpēc es tev saku, klausies, Izraēl, es esmu Kungs Dievs vienīgais. Kā tu mani dzirdi, Sergej? Es tev dzirdu, lūk, ko es dzirdu. Es esmu kungs, ģimene, tik vienota ģimene, tik cieši ar mīlestību saistīta ģimene, ka mēs it kā esam viens. Āmen. It kā tikai viens vienīgs. Un mēs tevi mīlam ar trīskāršu mīlestību, it kā mēs būtu viens. Lūk, kad es domāju. Es domāju, ja tu mani tik ļoti mīli, Dievs, ja tik ļoti, tad kāda ir manas lūkšanas būtība? Jo ir jālūdz. Tagad mana lūkšana nav par to, lai pārliecinātu Dievu kaut ko darīt manā labā, bet gan ieiet klātbūtnē kā Jēzus naktī, kad misija aizgāja, aizpeldēja ar laivu uz otru krastu, bet viņš viens palika ar Tēvu un Svēto garu. Ieplūstot, atstājot sevi šajā ģimenē, piedzīvojot Tēvu un Svēto garu, piepildoties ar to. Kāds pravietis reiz teica, kad viņš bija debesīs, Jēzus izgāja un sludināja. Un viņš sludināja, Dievs mans, viņš sludināja. Viņš saka, ka viņš debesīs sludina. Un cilvēki pulcējās, lai klausītos viņas prediki. Un kad viņš runāja, tas viņus vienkārši notrieca no kājām. Lai gan viņiem bija pagodināts miesas, es nevarēju izturēt viņas prediķi. Tas ir kā laimīga āmura trieciens garā. Tu vienkārši no viņa vārdu ekstāzes. Un viņš nāca un teica, es visus jūs tuvinieks atvedīšu šurp. Es visus viņus atvedīšu šurp. Un mēs, viņš saka, nevarējām noturēties un stāvēt. Un tad viņš atgriezās pie Tēva. Es nesapratu, domāju, kāpēc viņš atkal iet pie Tēva. Un tad es sapratu, viņš nevar būt bez Tēva. Viņš nevar ilgi būt bez Tēva. Viņš nevar ilgi būt bez Tēva. Viņš tik ļoti mīl Tēvu, Tēvs tik ļoti mīl viņu, ka viņš katru reizi atgriežas tur. Tāpēc viņa lūkšana naktī, kad visi jūs peldiet, puiši, peldiet. Lairējiet prom no šejienes. Viss. Jo ir jāļauj tam, kurš tevi mīl, tevi mīlēt. Tava lūkšana ir atļauja Dievam mīlēt tevi ar visu spēku, visu stiprumu, visām emocijām. Lūkšana ir no pirmajām debesīm. Bet kā mums lūgt? Rabi, pieraksti mums lūkšanu. Rakstiet! Ir arī otrās debesis lūkšais. Kungs, apžēlojies par mūsu, svētī mūs. Un trešās debesis. Dievs, būdi, ašara mandija. Saprotat, vai ne? Un mēs varam lūgt ar visiem lūkšanas veidiem, bet to ir tikai 3. Tā nav slavas dziesma, garīgā cīņa, vajadzību uzskaitīšana vai kas tam līdzīgs. Tas ir ieiešana tajā, lai ļautu Dievam tevi mīlēt. Jo Dievs tevi ļoti mīl un ilgojās pēc tevis. Ļoti emocionāli, kaislīgi. Kad kungs man teica, tu esi mans dēls, es tevi mīlu skaļā balsī. Es nezināju, ka viņš ir emocionāls. Es domāju, ka Dievs ir bez, kāds viņš ir. Viņš nav neobjektīvs, bet tik un tā viņš man iela. Vairāk atvainojiet. To arī tā var teikt. Jānis tā teica. Māceklis, kuru Jēzus mīlēja vairāk par citiem, raksta jums šo vēstījumu. Amen. Vienkārši cilvēki neiekļauj sevi. Viņi neiekļauj sevi. Tūlīt pārtulkošu krievišķi. Māceklis, kurš ļāva Dievam viņu mīlēt vairāk nekā citi ļāva, raksta jums šo vēstījumu. Māceklis,
kurš ļāva Dievam viņu mīlēt vairāk, nekā jūs ļāvāt viņam jūs mīlēt. Esi šis cilvēks. Saki tagad, Kungs, mīli mani ar visu spēku. Ar visu spēku. Ar visu spēku. Es pieņemu tavu mīlestību. Mīlestību, kas ir ar visu spēku. Es pieņemu tavu mīlestību, kas ir ar visu stiprumu. Es pieņemu tavu mīlestību, kas ir kaislīga, emocionāla, ar visu dvēseli. Es pieņemu tavu mīlestību, kas ir ar visu tavu prātu. Ar prātu. Aleluja! Un mūsu Kunga žēlastība tika man parādīta, Pāvils raksta, visā tās bagātībā. Žēlastība, labestība, tulkoju krieviski. Mana Dieva labestība tika parādīta manā dzīvē. Es to pieņēmu. Tā izpaudās visā. Tās bagātībā. Aleluja ar ticību, mīlestību, kas ir Jēzu Kristu. Āmen. Un 1. Korintiešiem 15:10. Bet ar Dieva žēlastību es esmu tas, kas es esmu. Un viņa žēlastība manī nebija veltīga. Es strādāju vairāk nekā visi pārējie. Tomēr tas neesmu es, bet gan Dieva bezgalīga žēlastība, kas ir kopā ar mani un kuru esmu pazemīgi pieņēmis visā tās neizsakāmajā un svētajā bagātībā. Āmen! Mans dārgais debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka pārpilnības žēlastības tā tiek pieņemta no mums tā, ka patiesā veidā izpaužās un atspoguļojas mūsu ikdienas attieksmē pret katru tuvāko. Lūdzu, vai jūs varētu piecelties un turēt rokas sev priekšā? Dievs kaut ko darīs jūsu labā. Dievs kaut ko darīs jūsu labā. Es pateicos Tev par eņģeļiem, kas ir pilni laipnības. Es pateicos par eņģeļiem, kas ir pilni žēlastības. Es pateicos, ka Tu esi savienojis šos divus baušļus vienā ķēdē, Dievs un tuvākais. Es pateicos Tev par žēlastības izliešanu, kas izpaužās tieši tuvākajos cilvēkos, kas no mums izpaužās pret tuvākajiem emocijās, maigumā, laipnībā, kalpošanā. Es pateikos Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev! Ziniet, mans brālis labi pateica. Es Facebook redzēju video, kur mans brālis Andrejs teica, ka mums katram it kā ir savs ego, un šis ego pasargā mūsu dvēseli no ārējām uzbrukumiem, no visa. Mums tas ego ir nepieciešams. Ja tev vispār nebūtu ego, tu vienkārši būtu tik vienkāršs Dievs mans un tik ievainojams. Un tev ir tāda kā čaula ego veidā. Bet ekstāze un Dieva skūpsts ir tad, kad tu atveries, noliec savu ego malā un ļauj Dievam ienākt tavā dvēselē. Un ļauj tuvākajam ienākt cauri. Ļauj viņam ienākt, atvērties viņa priekšā. Tāpēc laulība, tas ir kā sakraments. Jo divi cilvēki, viņi faktiski ieiet viens otrā. Saprotat, ja? Un kad laulība sabrūk, tas ir tāpēc, ka katrs noslēdzas savā ego. Un viņi, kā tie biļarda bumbiņas, sitas viens pret otru un atlic atpakaļ. Un nevar viens otrā ieiet, noslēdzas viens no otra. Un bieži Dievs grib noskūpstīt cilvēku, bet nesanāk, jo cilvēks noslēdzas no Dieva. Viņš slēpjas no Dieva. Viņš it kā grib un saka, pieskaries man Dievs,
bet tik un tā paliek aizsargāts no Dieva, aizsargājās. Un tik ļoti baidās no šīs dievišķās iespiešanās,